Ko es domāju par projektu Waterfront? Vai Rīgai mums ir vajadzīgs šāds te projekts? Saules akmenis, Vanša tilts, kur tur Vecrīga, Prezidenta pils, Citadele, Skābarības tornis, Bastions un tur, kur tā baltā māja. Tur sāksies Riga Waterfront projekts un tur, kur tagad tā degradētā teritorija, šie skursteņi, starp citu vēsturiski vērtība, tiks atstāti, tos nejauks nost, viņi tiks integrēti. Un tur, kur šitas viss, te būs sakopta vide, tur viss tas, ko viņi sola, veloceliņi, bērndārzi un tā tālāk, un kaut dzīvojamās mājas, luksusa viesnīcas, kādas mums Latvijā nav, tas viss notiks tur. Un vēl arī tur, kur vēl tālāk jūs tos krānus redzat, tas viss tiks tur pārvirzīts vispār projām. Un te nebūs vairs šis te. Nu, un tad, ja ir jāizvēlās šāds te monstrs, un kas te ir, vai tāda vide, kā jūs redzējāt bildītēs, un dzīvokļi, un kas tik tur nē. Tiem, kas satraucās, ka Belgradā tur kaut kas nav sanācis, Belgrada tikko svinēja 6000 dzīvoklu pārdevusi šajā te projektā. Tā būs milzīga nauda būvniecībai. Protams, ka tur kukuļos un korumpēsies un kaut ko mēģinās nospert, bet arābi, musulmaņi diezgan stingri šajās te lietās ar uzraudzību. Nu, šis te investors tomēr ir uzbūvējis. Emāra kompānija ir viena no prestižākajām pasaulē, Eagle Hills, uzbūvējuši Burj Khalifu, lai tikai būvē. Te būs darbs visiem, pēc tam arī to visu apkalpot un tur viss kaut kādas profesijas būs vajadzīgas, tā kā tas nav slikti. Tagad te jau tās pagaida ēkas, Aqua Luna, Koja, kur viņas te ir. Tas viss, jā, tas tiks nojaukts, bet šeit nē, šeit paliks viss vecais vēsturiskais, klusais centrs, visi parki, viss paliks. Un šī te ostas teritorija, kas ir privāta zeme, un šis ir privāts projekts, tiks pārvērsta par dzīvokļu un māju, rezidenču, un tur, kas tur viesnīcas luksusa, kas tur viņiem vēl koncerta zāles, vēl kaut kas tur paredzēts. Tā kā tas viss ir normāli. Atceramies, privāta zeme, privāts projekts. Tas, ka pilsēta pieliks kaut kādas komunikācijas un ceļus sakārtos, lai jau sakārto, kas ir pabraukuši tur, kā es arī atgādinu, reku beidzās te klusais centrs. Reti kurš tur vispār šeit ir iemaldījies, jo tur ir slēgta teritorija un rekāds tur. Laivas sataisa, jahtu piestātnīcas un laivu piestātnīcas normāli. Jā, cenas tur būs diezgan augstas, jo kvalitāte arī augsta, tomēr tas ir Emārs. Bet mums jau arī tagad te ir Vecrīgā un reku te Bastionā un visur, tomēr klusajā centrā cenas ir diezgan tādas augstas. Un patiesībā varbūt šis projekts tieši samazinās cenas citur Vecrīgā, klusajā centrā, vienkārši Rīgas centrā un citur, visur Juglā, Teikā un pārējās vietās. Jo daļa, tie, kas varēs atļauties, mums jau ir biezie, tie pārvāksies tur un dzīvos tur. Tirgo ieplūdīs vairāk tūkstoši jaunu dzīvokļi un cenām pārējās vietās vajadzētu iet uz leju. Tomēr progress notiek un ir jātiecās uz arvien labākiem un labākiem īpašumiem, lai tik būvējās. Mani sauc Rudolfs Brēmenis, pievienojoties šim te profilam. Rīga nekad nebūs pabeigta, tāpēc lai tik ārzemnieki te investē un būvē. Mums vajag izdomāt, kā piespiest viņiem arī visu kaut ko labu priekš cilvēkiem izdarīt, sākot ar labdarību, sociāliem projektiem dažādiem, gan tos arābu ārzemniekus, gan arī vietējos īpašniekus šeit.